Sūt jums sveicienu no mūsu mantas, no tās Senbernāra sunenes. Viņa ir tikai 2. nedēļu pie mums, bet mums ir sajūta, ka visu mūžu, un izskatās, ka viņai arī sajūta, ka mēs esam pazīstami visu mūžu. Un tas stāsts, ka mēnesis atpakaļ viņi tie atnāca, es nedzīvoju gluži centrā, bet viņi dzīvo aiz centra pie Pilsielas, un atnāca ar visu angļu buldodziem, zinādam, kur jāiet. Viņai ir tik daudz mīlestības. Jā, mums jau kādu vairāk kā gadu nav suņu, tā notiek, neviens nav mūžīgs, un mēs te runājām ar meitu, ar draugiem, man nevajag iespringt, jo man tādas sajūtas teicu, ka tas suns atnāks pats, ka nav ne uz vienu patresmu jābrauc, un atnāca gan. Un šī sapratne ar suņiem, ar kaķiem, ar jebkuru, arī zoodārzā, man ir ļoti interesants attiecības bijuši gan ar dzeloņcūku, kuris sauc klāt un pieticēja kā sunīts un skatījās acīs apmēram tāpat kā tie kaķi un suņi. Esmu runājusi zoodārzā ar vilkiem, un viņi manī klausījās. Piegāju pie lauva, aploka, un lautē viņš man skatās virsū, un es viņam saku, es arī esmu lauva, kurš no mums stiprāks, viņš ierēcās un iegāja alā. Ko tas nozīmē? Ka cilvēcei jāiemācās ievērot kārtību un hierarhiju. Būt vēlams skolā, darbā, uz ielas, kaimiņu attiecībās. Jā, tiek jau stāstīts, ka visi veci cilvēki jāciena, bet ne visi veci, kam balta galva, ir tās cīņas vērti. Ja neprot uzvesties, tad nē. Mēs varam tādus arī ignorēt, jo nevajag mums ļaut sevi izmantot enerģētiski, un diemžēl tādi ir daudz, un pilnas slimnīcas arī ar tādiem. Es zinu, kas notiek manā valstī, manā zemē. Kad ārstē onkoloģijā vecus cilvēkus, un viņi lāda ārstus, un saka, ka viņus indē, bet šī inde saucās ķīmija. Un tad varbūt jāļauj viņiem aiziet. Nevar jau ar varu, tik un tā. Atvainojiet, bet tā būs zemē nomesta nauda. Mums visu laiku saka, ka šeit ir slikti, bet tie ir meli. Pat pēdējā ziņa. Vācija. Vēl 3 gadu atpakaļ apdrošināšana mēnesī katrs maksāja 50 eiro, 60 kā nu kurš. Šobrīd tas ir 238 eiro. Nevienā zemē nekas nav par velti. Par visu ir jāmaksā. Arī mums. Tā ir atkal kaut kāds mīts no Padomju Savienības laikiem, bet toreiz jau arī nekas pa velti nebija, nevajag aizmirst. Kāds bija slimnīcas, kur nomirt no baciļiem, no netīrības, jo personāls spirtu bija izdzēris, es pat to pieredzēju, es zinu, par ko runāju. Tas, ka tagad naudu grūž celtniecībā, aparatūrā, bet ne izglītībā un ne doktora algām, bet viņi ir pelnījuši. Aiziet kāds no jums, kas te burkšķi un čīkst, 1 dienu slimnīcā pastrādāt pie onkoloģijas slimniekiem. Varbūt vakarā jūs būsiet beigti. Jūs to nespēsiet izturēt. Dzīvot grib katrs cilvēks. Bet ne katrs var būt mediķis. Un ne katrs var būt skolotājs. Tik daudz sajauktu galvu, domu, tik daudz ļaunumu nāk līdz no padomu laikiem. Nāk gan. Tāpat tas mīts par to armiju, kas vainas mūsu armijai. Man paudz puiši arī gāja armijā. Par kuriem te ņirgājās? Pa mēmmīšiem. Tagad jau arī pa mēmmīšiem ņirgājās. Kad mammīt skrien pa doktoriem, meklēt dēliem 19-gadīgam doktori, kurš viņu atbrīvos no dienesta. Vai kas tu pa vīrietis sanāks? Ir jānorodās, ir jākustās. Ja 19 gados rociņās neviena muskulīša nav, kas tas ir? Kas tur būs par vīrieti? Nebūs gan. Un no darba vēl neviens nav nomirs, bet no bezdarbības gan. Lūdzu, mīļās mātes, pārstājiet žēlot savus dēliņus. Paliksiet bez mazbērniem. Jo ir jāaudzina dēli, kas uzņemās atbildību,
un jaudzina meitas, kas ir gatavs mīlēt šos puišus, kas uzņemas atbildību. Un tad jau viss ir. Metiet ārā tās vecās ziņas un mītus, bet bez mīlestības nekas nebūs. Nevis es gribu un man vajag, tā tas nefunkcionē. Jā, un paprasiet tiem jauniem puišiem, kas pie manis brauc. Ziniet, mēs pat par seksu runājam. Bet ar ko gan viņiem runāt? Ar tiem pašiem puišaļiem, kas lielās, bet nevienu sievieti pat nav satikuši pliku. Nu tā tas ir. Savā laikā pie autobusa Pieters pati dzirdēju, ka kaimiņu puisis lielās, lai gan tur nekas vēl nebija bijis. Un tam otram likās, ka viņš tāds galīgs muļķīts. Jo viņam liekas, viņam tā mēģināja ar viņu manipulēt. Es tur tāds varens, tur šī tāda un šī šitāda. Neticiet, kamēr paši neesat pārbaudījuši. Un neticiet tiem, kas jūs māna un kas ar jums manipulē. Muguru pagriežam, parādam pigu. Nevajag. Atā?